Šodienas raidījuma tema – uzņēmējdarbība. Meži ir Latvijas bogateiba. Apsevērsim, kā izvaldes pogostā Joņs Bogdans ir īcerējis saviem mozbārņiem nūpeļņāt miljonu eiro, audzējot ūzulus. Mihails un Anna pīškir jaunu dzēvību vecam savu laiku nūkolpojušam kūkmateriālam, taisot miebelis un interjera priekšmetus. Un kū uzņēmējs no Francijas ir īraudzējis Latgolā, atverot te moduļu moju ražūtni. Lai ūzuls izaugtu tāds, kādu mēs jau esam pieraduši redzēt, vajag, 100, 200, varbūt 300 gadu. Lai ūzuls augtu pareizi, vajag labu jo audzētoju. Kas var būt labāks par rikteigu Joni, kurīs tu ūzulu īstoda? Vasals, Joni! Veiks, Noki! Vai tīšām itī ir ūzuli izavarās pēc prīdiem? Laikam ir ūzuli, vajag pasaviertīs iz lopu. Vai laikam šitam lopam var pēt. Joņam tā, ka tas noteikti būs ūzuls, nav iz prīdi. Un jūs itūs ūzulus audzējat. Un izavarās tādi, par ko jums nav, ka mēs esam pieraduši redzēt, tūs zoru. Munā apziņā ūzuls ir tāds, kas aug tāds zorains, liels. Jis ir liels, jis ir būs liels, jis metrus 25-30 būs savā laikā, bet ūzulu var audzēt diviem lītam. Vai mēs jau audzējam kā dekoratīvu kūku i dūmam jam pilnīgu brēvību, tad es gan roda savu spāku varenumu zorus un iztur augi 300, 500, moši 1000 gadu. Mūsu Latvijā diži ūzuli tak ir sastūpami, ļoti lieli un vaci. Bet tūs ūzulus, kurus mēs mēģinājam audzēt, vai vismaz domājam, ka mēs varam uzaudzēt labu tehnoloģisku kūksni, ko ražot kvalitatīvas Latvijas miebelis, starp citu. Mūsu Saeimas deputāti iet uz 100 ūzula krāstu. Redz, kā. Jā. Neaizmirstit vēl citu lītu, ka mēs ūzulu bijām uzlikuši 5 lati. Munā uztverī un daudzu cilvēku uztverī ūzuls ir tāds kūku karalis. Un kā tad ir, cik daudz jis izkonkurē citus kūkus augdams? Ūzuls pānā augt negrib. Šitā var redzēt, ka ūzuls pat viens ar otru, kā jebkuri citi kūki, kā prīdis, kā eglis, ir vienalga konkurenti. Un līdz ar to šai konkurence faktiski arī roda tū tehnoloģisku kūksni. Ūzuls aug taisnis, kā prīdja, ūzuls nūmat zorus laicīgi, i faktiski es visu laiku cenšās tīktīs iz augšu. Līdz ar to faktiski ūzula stumbra var dabūt tādu pošu stumbru, kā prīdēji. Leidzunu bez zorim kvalitatīvu, kura var gatavot pošus labākos miebeļus. Es uzskatu, ka Latvijā ūzuls ir ļoti kūks, kuru varētu audzēt i varētu ražot tāpat kā prīdi. Prīdi mums ir attīstīta, Latvijas valsts meža to dara, bet ūzuls, diemžēl, līdz šam laikam pagaidam is nav tādā īgojas stadijā, ka jūs stodētu vasalus ūzulu mežus, i pēc tam, lai varētu jūs, kā es saku, porstrodot, realizēt miebelis un tam līdzīgas lītas. Bet jūs ar to uzdarbojaties. Jūs, principā, gribat audzēt ūzulu mežu. Jau es gribu audzēt ūzulu mežu. Man dzīvis sapnis ir, lai vismaz īsokumā Latgalī tos visas elkšņi, bleigznes i korkli pazustu, a jūs vītā soktu augt ūzuli. Par to mēs kādus gadus 12 atpakaļ esam cītēji sokuši dūmot, kādā veidā mēs varētu Latvijas patārātojam, jebkuram īdzēvotojam, jebkuram cilvēkam vienkārši, kurš gribētu mozu ūzulu birzēti izstodēt. Par ko es negribētu, piemēram, parosts cilvēks izstodēt 100 ūzulus pie savas sātas. Tagad būs Latvijai 100 gadi. Par ko es nevarētu izstodēt 100 ūzulus, kā pīmiņi savai dzimtai, ka bija Latvijai 100 gadi, es izstodēju 100 ūzulus. I pēc 100 godiem kortējiem cilvēki varētu, jo bārņi, mūsu bārņi atbraukt, sacīja, vot, tas vecais bija gudris, es zinava, ko dara. Cik ilgs laiks paiet, lai tāds rikteigs ūzuls izaug un jū varētu izmantot kūkmateriālus? Ja ir stodēts ūzulu mežs, kā tehnoloģiskajā kūksņā, miebeļu ražošanai un tam līdzīgi. Principā 85-90 godi
Uzols ir gatavs, lai jau varētu nogrīzt, varētu no jo saražot labu mēbeli. Ot šitie ir 15 gadi šim uzolim. Ot jebkuram šitie, jums pasaskotat, kas tas par uzolu 15 gadus. Īsadomājot šitam Audi, kāds es būs pēc 85. Bet iti uzuli paliks tā, itim Audi vai tiks porstu? Nē, šitie vairs netiks porstodēti. Uzolus mēs audzējam tādā veidā, ka mēs stodam zēļus, pēc 3. gadā mēs jūs rūkam orā. Tad, kad tī stoda zēļus, ir sastodēti apmēram tā 20 cm rindenis i pa 10-15 cm zēļenu zēļus. Ir cīši bīzai. Tas uzolam līk 2 gadus sasniegt 70 metri kaut kur. Nu, tā 70 līdz metram atkarībā, viens otrs, kā saka, kuram kāda veselība. Ot, viņš sasnāca šitaidu augumu. 3. gadā mēs jūs rūkam orā, i rūkam mēs orā ne dēļ to, ka mums pateik tas darbs rakšanas, bet mums, lai tu uzolu dabot nokūtņai tehnoloģisku stodēšanai, mums vajag jām uzaudziet labu sakņu sistēmu. Uzolam kas ir? Jām ir mītsakņi. Zēļa 1. gadā īdzan 1,5 metra dziļu mītsakņi. 1. gadā. Īsadomājot. Tad mēs jau rūkam 3. gadā orā nugrīžam centrālu sakni. Attīcīgi 2 gadi uzols strodojot 3. 4. gadu, es strodojis borkšsakņiem. Bet es dūmu nātmat, jām vajag sastiprinot zemī. Tas ir kūks, kas grib dzējot stingri zemī, stovietis zem stingri. Es atkal dzan 5. gadā mītsakni. 5. 6. gadā mēs jau vēlreiz izrūkam orā. Nabaga kūks. Terorizējam, savā veidā terorizējam, bet visa līta te, ka 6. gadā es jau sasnācu apmēram 1,5 metra, 2 metri, 2,5 metri augumu. Un līdz ar to es praktiski ir gatavs stodēšanai, kā saka, laukā, lai varētu palikt jau izmūžīgiem laikiem līdz savai novēj. Tādā veidā jau. Bet te ir vīna tehnoloģija, saistīt ar kū. Šitaidus uzolus, ko tīstot tērumā, tu esi nodrošinots, ka esli atīs stirnu buks, ja ar rogiem nubraucējis stumbru, to tas ir vienīgais skaitījums šitam uzolam. Jestli tu īstodēsi šitaidu te uzoleni 3. gadā, 2 gadi pēc 2 gadiem, to attīcīgi kas notiks? Atīs stirnu buks, a jis ir nagontnīgs, jis ir priekšzviers, bet jis ir ļoti nagons zviers. Jis atīt uzoļaņam nokūš golūtņai. Praktiski jis jau iz 1 gadu ir nūsādinaus, jau faktiski uzolu jis vairs nav. Jis tagad zan saknis sajam stipreibu, pēc goda jis vēl taisos dzēt golūtņi. Kā tikai jam utraiz vēl nokūš, jau faktiski ne to uzola vairs. Ni lītes kūka, ni kaut kāda korteiga kūka, jo vairs nebūs. Latvijas kūkaugu Atlantā reģistrētas 22 uzolu škirnis. Visizplatītākos no tom ir parostais, sorkonais, pūra un Kaukaza uzols. Lai izaudzētu uzolu, visapirms saulaicīgi jonovots zēlis. Pirms jos sokušas deigt vai plaisot. Uzola zēlis var stodēt rudinī, bet pastāv liels risks, ka jos var naporzīmot. Dēļ to kūkaudzētoji jos salosa un visu zīmošanas periodu nūtur ladaškapī, labi ventilējumā īpakomā no 0 līdz -2 grādu temperatūrā. Pavasarī, marta beigos zēlis iznas orā un ļaun joms sokt dzēt osnus. Īvarojot to procedūru, ka uzsver Joņs, pastāv 100% varbūtība, ka izaugs spiecīgs uzola stots. Ot šitais te dieļš, 3 metri, apzogāts 55 mm sagrīsts bīzumā. Jestli iz 3 metriem nav neviena zora, jo cena ir 1000 eiro 1 kubikmetrs. Tur, kur ir 3 zori iz dieļa, izkaltāts savs, izmoksoja 500 eiro kubikmetrā. Taika es sen sacīju, uzdāvinojot savam mozdālam 1 miljonu. Daudzi cilvēki nemaz nesaprot, kā var uzdarīt, ka mozdālam uzdāvinojot 1 miljonu. Es sacīju, paimiet iz katra hektāra 1600 stodeņus mozus, 2-gadīgus. Samaksājiet par jū 1600 eiro.
Īstodot savā dārzā, kur stirnas nevar tikt pieklot. Uzaudziet jūs līdz 2 metriem. I tot īstodot ir 2,5 reiz 2,5. Tot ir 40 reiz 40 1600 iz 1 hektāru. Un если jums paliks pēc 85 gadiem tikai 900 kūku, varat uzskatīt, ka jums pirmais pusmiljons mozdālam ir uzdāvināts. A если 2 hektāri jums esat uzdāvinājuši mozdālam miljonu. Vot tādā veidā. Man daudzi saka, bet mēs tagad sastodēsim, mēs no to neko nedabosim, mums neko nebūs. Es daudziem prosu. Jums šodien kaidu kūksni grīzit, kaidu kūksni eksportējam mēs. Ar ko mēs pelnījām naudu, i jautājums ir viens. Vai tad mēs esam stodējuši to, ko mēs šodien grīžņam? Jautājums ir par to, kas paliks pēc mūsu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Vai paliks pudeļu kaudze, vai paliks 2 hektāri uzola? Starpība ir milzīga. Mihails un Anna saimnīkoja inovatīvi. Jaunie uzņēmēji no veciem, šķītami nikam nederīgiem kūkmateriāliem veidoja neparastas, unikālas mēbeles un interjera priekšmetus. Viena skaistajā dienā mēs staigājām pa Lielupes krastu un ieraudzījām veco koku, kas bija nomests vienkārši dēlītis kaut kāds. Mums tā iepatikās tā faktūra, kā viņš izskatījās, un mēs izdomājām, ka var uztaisīt kaut ko, pamēģināt kaut ko skaistu, kaut kādas mebeles. Principā, no vecam lītam jūs taisat stilīgas, tādas, bez maz vai, tāds interjera kaut kādas lītenis. Var teikt, ka mūsu publika ir tāda, kas skatās uz rietumiem, uz jaunajām tendencēm, un viņi ir diezgan atvērti kaut kādiem eksperimentiem, un viņiem patīk, kad mājās atrodas kaut kādas tādas radošas mēbeles. Tāds riktīgi masīvs foršs gals. Ni par daudz, ni par maz. Vienkārši tāds funkcionāls, bet pat laikā gaumīgs. Tiešām gaumīgs. Kas tas par kūku ir? Tā ir priede. Izavērās tāda vaca jūs kaut kur jū ķērtet nost kūkus vai ņēmēt no citurīņas? Nē, mēs meklējam vecos šķūņus, tepat Latgalē. Un tad tos izjaucam, un tad kaut ko tādu interesantu izgatavojam. No veciem šķūņiem tūp interesantas lietas, arī rekur rāmis, tāds fēns. Kūkam principā dodat otru īspēju, otru dzēvi. Jā, var tā teikt, jā. A kā ar tiem veciem šķūņiem ir? Jūs braucat, īraugat vecu šķūņu un aiet jau gan ķērst nost vai? Dažreiz tā notiek, dažreiz mēs meklējam cilvēkus, kas jau nodarbojas ar to, un mums pat nav jāmeklē, jābrauc pa ciematiem. No sākuma bija tāda ideja, ka mēs brauksim kaut kur, meklēsim tos čūņus, bet tagad ir cilvēki, kas ar to nodarbojas, un speciāli nav jāmeklē. Tas ir tāds fēns ģimenes uzņēmums, 3 cilvēki, lielākais akcionārs, kā sauc akcionāru? Polīna. Ļauds runāja, ka ar draugiem un ar ģimenes lūcekļiem labāk biznesā neiesaistāties. Kā jūsu gadījumā? Ir visādas grūtības, protams, kā visur attiecībās, bet es domāju, ka tas īpaši netraucē, jo mēs viens otru jau tik sen pazīstam, ka tā arī vieglāk, man liekas, sadarboties kaut kā un atrast kopēju risinājumu, ja ir kaut kādas problēmas. Kā sadalāt pienākumus? Kas dara ko? Mīš ir atbildīgs par ražošanu un par idejām, par dizainu, bet es esmu atbildīga vairāk par klientu piesaistīšanu un par klientu apkalpošanu. Es izdomāju sevi tādu kūku ieraudzētu pie jūras, izmantotu piknika ugunskuram, bet cilvēks nesko ieraudzēja. Ko tu ieraudzēji? Пока я еще точно не знаю, куда ее применить.
Ну, скорее всего, это будут, наверное, какие-нибудь ножки для какого-нибудь небольшого столика. Или что-то типа того. Paņemot tādu lītu rūkos, uzreiz nāk protā naskaidra aura, ko katra detaļa ne tos gleznes, jeb rāmēšana nes sevī. Un klausoties par tam lītam, kur tu ņem tos montus, nav tā, ka katra vīta tomēr nes kādu auru, švaku vai labu, vai tu jū jūti? Ну, как-то я про ауру так особо не чувствую, наверное. Но мне кажется, что в этих вещах хорошая аура, потому что это сарай, там хлеб, скотина, в этом же нет ничего ужасного. Это не какие-то там дома, не знаю, там, где живут какие-то алкоголики, убийцы или там тюрьмы. Все довольно как бы хорошо и природно. Cik daudz interesantu, cik daudz no jūsim pērk jūsu kūka darbus, cik jūs ilgi pastāvat arī? Tāds jautājums. Nu, kopā tas ir laikam pusotrs gads, jā, gandrīz tikpat ilgi, cik ir mūsu bērnam gadu, jā. Un cik daudz pasūtījumu, nu, grūti tā pateikt, cik precīzi, bet aptuveni viens pasūtījums dienā. Tu jau baigi fēni jūs vīt, cilvēki interesējās. Uz kurieni jūs tos savus darbus pārdūdat? Tikai pa Latgali vai varbūt kaut kur arī uz Reigu vai varbūt uz ārzemēm? Vairāk uz Rīgu un uz ārzemēm, jā, pa Eiropu. Kā ir būt jaunam uzņēmējam Latgalī? Valsts atbalsta uzņēmēju darbību, bet kā ir realitāte? Realitāte ir visādas. Ir interesanti momenti un ir arī grūtības, protams, kad mēs meklējam darbnīcas, ar ko sadarboties, bija dažas problēmas ar to, bet ar atbalstu no mūsu valsts, jā, par to. Īstenībā mums šeit, Latgalē, tieši Krāslavā, mūs atbalstīja doma un palīdzēja atrast šo te vietu, šīs telpas. Tas ir tāds pozitīvs moments. Varbūt tad, ja drēžot pasātu, ko jūs sagaidat no valsts, lai būtu vēl labāk? Godīgi sakot, no valsts mēs neko negaidām. Mēs tikai no sevis gaidām. Jā. Te ir pareiza attieksme, bet varbūt kaut kas jums traucēja, ko varētu uzlabot likumdošanā? Mēs pēc savas pieredzes varam pateikt, ka tieši sākumā bija ļoti daudz grūtību un ļoti daudz spēka bija un diezgan daudz izdevumu bija tieši sākumā. Tāpēc es domāju, ka būtu forši, ja jauniem uzņēmējiem nebūtu tik liels nodoklis, ka, piemēram, jau pieredzējošiem. Nu, tā kā ideja par progresīvo nodokli, man liekas, ir diezgan aktuāla. Žuljans ir jauns uzņēmējs no Francijas, kas Latgolā ražoja moduļmojis un eksportēja jos pa visu pasauli. Jū pirms pora godiem uzaicināja kā speciālistu, lai palīdzētu kādam Daugavpils uzņēmumam uzstādīt īkortes un apvaicāt personālu, kā ar jom rīkoties. Jis Latgolā ieraudzīja potenciālu. Tie ir visi nosacījumi, lai varētu ražot kvalitatīvu, konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienotu vērtību. Внутренняя отделка идет ёлка, вагонка, потом технический канал, где будут ложиться электричество, все эти трубы для розетки, etc. Пароизоляция, она серебристая, чтобы отражать отопление. Там у нас радиант теплый пол, тогда улучшает очень хорошо результат отопления. Клиент должен быть спокойный 150 лет, такой бутерброд. И утеплитель, он сравнится, такой стена с почти метра, если было из дерева массивное бревно, метр толщина, дала такую теплую эффективность.
Made in Latgola. Начинали, не было легко сначала, но сегодня мы можем сделать где-то 10-15 дома в год, и мы отправляем во Францию, в Германию, даже в Карибы, были в прошлом году. Pastāstīsim vairāk par to sistēmu. Jūs taisat te, sūtat насkur. Процедура, она глобальна. Начинаем, встречаемся с клиентом, обсудим, что он хочет, обработаем его архитектурный проект, когда начинаем тоже сделать синтезы финансовые, чтобы они для банка собирали все эти цифры. И потом заказ проявляется, сделаем все этими чертежи для производства, производим весь дом. Когда он готов, везем во Францию, собираем. Ну, по идее. Или это может быть Латвия тоже, да? Но обычно мы отправляем туда. Сейчас думаем еще расширять наши возможности. Значит, что мы не только будем каркасный дом строить, но мы будем тоже привести уже модулярные санитарные комнаты, что-то ванны, туалет, технические помещения, часть кухни, чтобы это вот помещение ставить и строить дом вокруг. Это дает нам возможность, чтобы монтаж, который сейчас производится 3 месяца на сайте, да, во Франции примерно, или в Скандинавии, будет укорачивать на месяц, чтобы издавать дом под ключ. Tad jūs, principā, no nulles to moju uztaisat un uz Franciju aizvedat? Ну да, как сказать, начинается с эскиз или письмо от клиента, я хочу дом с 3 комнаты. Мы его рисуем, мы готовим все этот проект. Это, могу сказать, это сама большой срок идет, пока мы договоримся на все эти маленькие детали. Потом мы это вот все проектируем. Конечно, мы не все сделаем на объект, да. Мы отправляем чертежи, и какая-то местная строительная фирма будет фундамент заливать. Когда мы придем, фундамент должен быть готов, уже дорога, ну, есть какие-то подготовки и работы. От 3 до 10 дней уже дом будет готов с окнами, наружная отделка, внутренняя отделка, крыша закрыта. Sanāk jau, ka Latgaļa ir tāds interesants reģions, tāda kā laba bāze, kur attīstīt savu uzņēmējdarbību, taisāt mojas. Мне нравится в Латгалии, что нет большой социальной и индустриальной давления. Здесь очень много заводов, как это вот помещение. Во Франции вы не найдете такой. Во Франции, чтобы иметь такую инфраструктуру, мне надо было 10 миллионов инвестировать. А здесь она стоит где-то 1500 евро в месяц аренда. Это во-первых. Во-вторых, конечно, рабочая сила, она дешевле. Но чтобы иметь хорошую рабочую силу, мы их платим хорошо тоже. Ну, это дил такой, мне кажется, это очень важно. И третий пункт, это материал примерно. Можем доступить материал, получше цена тоже, чем во Франции. Ну, все это вот дает, что, конечно, наш продукт, как он готов в заводе, он дешевле, чем во Франции. Но надо добавить все равно, что надо его транспортировать. И транспорт сегодня с этими санкциями, которые дали в России, и транспорт поднялся на 2 раза за 5 последних год. Но получается, что тоже на стоимость добавили. Но мы не работаем, чтобы продавать дешевые дома, мы работаем, чтобы сделать качественные дома. Конечно, тут качество во Франции будет стоить ой-ой-ой. Но мы не ищем бить малоценовые дома. Этот рынок, это не наша цель. Тут 2-й этаж. Уже все это вот деталь мы будем делать, производить. Тут арковые брусы, да, видишь? Будет такая структура, у них спальня и ванна, такой арки, да. Вот уже все межкомнатные собираем здесь. И наружная стена уже они идут со своей обшивкой. Вот, можно посмотреть 1-й этаж. А тут будем производить все стены, крыша, панель пол. Ну, как видишь, уже у нас каждая доска проектирована, каждая плита ОСБ, гипс, etc. Cik strādnieku tu nodarbināji savā uzņēmumā? У нас есть сезон тоже, да, можем сказать, что лето больше людей, но это вот от 10 до 15 людей средняя цифра. Зависит тоже от заказа. Сейчас ждем один договор подписаться. Наверное, в этом году будем где-то 25 уже. Ko vari pasakāt par Latgali salīdzinājumā ar tavu dzimteni Francijai? Но чтобы ответить, надо понимать, что
Я тоже не 100% француз, и у меня басковая культура. Как я пришел здесь, в Латгалии, я видел очень много параллелей между этими двумя культурами. Кстати, это может быть музыка, это тоже контакт между людьми. Я мог сказать, что про темперамент мы ближе к латгальски, чем людей, которые живут в Париже или в Бордо, во Франции. Тут тоже мне очень понравилась сауна. Это что-то у нас нет во Франции, я не знал, это вот культура, это баня. И что вокруг идет, это жизнь в лето. A tu priekš sevis saimis, esi uztaisies jau savu sapņu sātu? Но могу ответить, а вы слушаете музыку, которую вы сам играете? Не, конечно, я могу сказать да и нет. Во-первых, потому что тот дом я еще его не строил. Сейчас он в процессе дизайна, еще не все решил. Но я живу в квартире, которую я разрисовал, проектировал и ремонтировали с нашим материалом. Latvijas kūks tie ir milzīga vērtība. Nūkolpojis, ka jākas sejas, jis var portapt par jaunu miebeli vai dizaina elementu. Godu desmitus Latvijas uzņēmēji meklēja savu veiksmi stostu, līdzīgi kā tas ir izdevis Somu uzņēmumam Nokia. Iespējams, ka tas veiksmis stosts visu laiku atcerunās mūsim blokus, tikai napīcīšams saimniekot radūši. Šodien dienas stostos redzēt, ka miljonus ir iespējams nopelnēt audzējot uzulus. No kūku materiāliem veidotu gola produktu savukārt var eksportēt ar augstu pievienotu vērtību.